Labrīt, labdien, vai labvakars, kā nu kuram tas šobrīd sanāk. Pagājušo sēriju mēs pabeidzām ar to, kad mums iestājās negaidīts restarts. Tad nu no tās pašas vietas arī turpinam tālāk. Pagaidām tikko sniegājis serveri attiecīgi. Nekas vēl nav uzspaunojies. Zombīši gan ir uzspaunojušies. Līdz ar to gaidīsim viņus ciemos. Kas tu tāds esi? Paldies. Nevajag. User entered your channel. Tā, kas man vienam User left your channel. Patronu man nav vispār. Interesanti, ar ko mēs tikko šāvām, jo nav patronu vispār. Jā, pagaidām paņemam šito. Kā viņi nekrīt ar pirmo krūtīs, ha? Nu, kaut ko es aizrāvos te. Uzsēdams. Aizdomājos. Nezinu par ko. Tā, skatāmies, kas te mums būs. Varbūt kaut kas būs, varbūt kaut kas nebūs. Tā, zombi vēl nekā nav. Tā, kas tev ir iekšā. Būtu jau labi, ja kādu slēdzienu varētu atrast. Nē, nav nekādu slēdzienu. Tā, kas tev ir iekšā. Nekā nav iekšā. Nekā nav iekšā. Tā, te ir kaut kādas patronas, kas tās ko patronām. Nē. Tā, tevi arī jāšaino. Nē, tu biji dzīvs, klausies. Un tagad jātērē ir biņtes. Likās, ka tur neviena vairs nav.
Labi, ko padarīt, es domāju, ka uz mūsu šāvieniem ir vēl draudzīgās jāsaspēc. Tālāk. Vai tūlīt dabūsim vēl veselu čupu visādus ciemiņus. Šeit nekā nav, šeit nekā nav. Labi. Un vēl labonāk. Arī tukšs. Oho, ko tu tur dari? Viņi savairosies uz nebēdu. Nesakrot, cik nav kartons palikušas no labi. Vēl, nu cik jūs te nāksiet man? Nu, kad jūs beigsiet? Ierocis man beigsies. Tas mums tur ir kaut kādas drēbes. Savu klusinātāju nekuru tā arī neatkur. Nu, diemžēl. Ir diemžēl. Mums nekā gadījumā gadījumā mēs nolikīsim. Ja atradīsim kaut ko labāk, tāpēc nekas nav saspaunojies. Pilnīgi nekas tā ir, kā es būtu tikos ir vienāds. Labi. Tas draudzi. Nu, te nav nekā interesanti. User left your channel. Nu labi, paņemsim. Šitā pastīsimies. Kā tev vēl jāsaka šitā. Nu, diez, kas jau nav. Kas tā? Viņi tā vēl padēt? Nezinu, ko man tas viss te beigsies. Es gribu atrast sev.
ierīci. Pārdošanai te ir daudz un dažādi izskatās. Bet priekš sevis neko es neatrodu. Tu joprojām nāk no pakaļ. Lēnītēm. Nu, pilnīgi nekā. Tanks, kas tas pēc tam ir? Tas ir parasts tanks. Jā, tas ir tanks, tas ir klāpēdīsim, tas ir klāpēdīsim. Viņš pat padauzīja. Jā, tas mums ir. Ai, nu labi, kas ir, kas ir. Tā, esmu palūtojies. Tas, ko es tagad darīšu, es braukšu uz veikalu šo visu nopārdot. Līdz ar to pieļauju, ka es jums nelikšu skatīties visu ceļu, kā es tur dodos. Uz to brīdi es kameru izslēgšu, un tad jau turpināsim atkal video no tās vietas, kad es būšu vai nu pie tirgotāja vai pēc tirgotāja. Skatīsimies, kā mums tur sanāk. Tā, tikai pārbaudīšu, kas mums šeit ir. Uzspaunojies labs. Nu, pilnīgi nekā laba te nav. Tā panāk ir bišķi tuvāk, lai es nezinu, kas te ir garām. Es negribu uz jums šaut. Nu, viss. User entered your channel. Labi. Šobrīd tad es jūs User atstāju. left your channel. Un tiksimies tad, kad es jau būšu pie tirgotāja. Kā jau solīju, esmu atbraucis gandrīz līdz veikalam. Tūlīt notirgosim visu, kas mums ir jānotirgo pa ceļam. Es te, protams, šo to palūtoju, kā redziet, man nācās nomainīt velosipēdu. Nācās atrast jaunu toolboxu, lai uztaisītu atkal velosipēdu. Nu, vienkārši ietriecos, sabojāju, nācās visu pa jaunu. Patiesībā man pat liekas, man personīgi bija interesanti viss tas, kas notika pa ceļam. Bet, nu, te pašā laikā jūs teiktu droši vien baigais nulps, kā tu atļāvies sasist velosipēdu. Varbūt arī neteikt, nezinu. Tālūk. Tagad iesim visu tirgot nost. Ja kādam garlaicīgi tirgošanās, tad pārtiniet kādu brītiņu uz priekšu. Tā, šeit mums nekā nav pagaidām, šeit mums nekā nav pagaidām. User left your channel. Tā, skatāmies, vai mēs šitam kaut ko varam nopārdot. Nē, es teicu. User left your channel. Tā, ieroči. Jā. Ļoti iespējams, mēs šito ieroci nepārdosim. Nu, nevarēsim pārdot. Tā, nē, vispirms man jānopārdod dzērienu. Man ir pārāk daudz. Savādāk man nebūs vietas. Nebūs vietas, kur šo smuko labo zeltu salikt. Ilgi nācās man ceļš līdz Lensburgai, bet, nu, paldies Dievam, galā es tiku. Tā, vēl
Šitos notirgosim. Dzērienus. Šo to nācās izmest, lai paņemtu dzērienus, jo dzērieni tomēr ir višķiņ dārgāki nekā tur, nezinu, painkilleri vai scrap metāls, ko es tur pa ceļiem salasīju. Jā, kā redziet, dzīvība ar mani bišķīti nokritusies. Tas tāpēc, ka nācās bišķiņ pakauties ar zombijiem un nācās novest sevi līdz stadijai, ka bija pilnībā izslāpis. Tad, kad dzēriena slāpes ir ļoti lielas un dzēriena nav nemaz, tad arī asins lēnā garā pazūd. Tālāk, bet nu to mēs esam sakārtojuši. Esmu padzēries, tagad gan vajadzētu arī paēst. Ēdienu nekur neredzu. Bet gan jau mēs atradīsim. Tā, šitais viss mums ir notirgots. Tagad ņemam brīvkeisu uz šeieni. Silveru paņemam uz šeieni. Tā, šito mēs netirgosim, jo to mēs vācam uz šeieni. Eļļiņu uz šeieni. Tā, kas mums vēl šeit ir? Aha. 2 oranži vēl. Tā, labi, tirgojam abus oranžus. Mēs pagaidām vēlreiz. Tā pelet rīts. Kursors. Jā, tas tāpēc, ka FPS ir tik maziņš, jo tad, kad es nerakstu, tad FPS kaut kur ir ap 30, nekas netrīc. Arī tas nav liels FPS, bet, nu, spēlēšanai pilnīgi pietiek. Redz ieraksta laikā mazliet trītās. Tā. Tūlīt ātri pārčekosim. Nebūtu somā, kas vēl mums ir jāpārceļ uz ātro inventoriju. No somas. No somas mums ir šitie 3 goldi jāpārceļ. Tā, granāti. Granāti es tur varēju notirgot. Tā, šitie jāpārceļ. Nu, pa lielam vairāk arī nekas, ejam notirgot eļļas. Eļļas mums ir pie būvniecības. Tā, fikt. 2 OZ gold. Ļoti labi, drīz mēs dabūsim atkal čemodānu. Lai nebūtu baigi jāčakarējās, es droši vien tomēr nopirkšu šeit pie tirgotāju šaujamo ar klusinātāju. Un tad, ja es atradīšu to, kas man patīk, tad es šito nolikšu kaut kur nebaltai dienai. Tā, skatāmies vēlreiz, ja no slomas nav kaut kas pārceļams. Jāmēģina būs šitie pārcelt, pārdot. Nu jā, pagaidām vairāk nekas. Tā, nu tad skrienam uz augšu tagad. Pie melnā tirgus atgriezīsimies pašās beigās. Tad mēs nopārdosim savu granātu. Nopārdosim, ko nu tur var nopārdot. Un nopirksim savu pirmoci. Ja šitā nepārdosiet, tas būs bēdīgi. Paldies Dievam. Liela nauda gan nebūs droši. Nē, 6 goldi. Ļoti labi. Ļoti labi, 6 goldi, tas ir labi. Tā. Ņemam otru. SVD. Arī tirgojam nost. Arī 6. Jā,
Arī 6 goldi. Tā, notirgosim vēl patronus, kas mums tur ir nejāstāstās vienas. Pilnīgi noteikti aizies vai aizies arī otrs, tad tas ir jautājums. Par to es tik drošs neesmu. Tā, šito. Jā, aizies abas divas. Tā jau man likās. Tā jau es varu pilnu čemodānu pilsīt ar zeltu. Varētu nopirkt plotpolu, bet vai man šobrīd vajag plotpolu, nezinu. Teorētiski varētu nopirkt. Es gan šobrīd neesmu gatavs viņu nekur iespraust. Jo, nu, bišķīt jātiek skaidrībā, kas te kurā vietā atrodas. Pirms sāk kaut kādu būvēšanos. Bet, jā, plotpols mums varētu noderēt. Kaut gan man tur, man liekas, viens plotpola dokuments stāv mājās. Nu labi, padomāsim mēs vēl par to. Tā, kas mums tagad te ir? Mums ir pilns čemodāns līdz ausīm. Tā, un šito te izrādās sarkano alu. Es varēju dzert. Es viņu visu laiku taupīju. Taupīju, jo gribēju sataupīt. Loģiski. Protams, ka loģiski. Tā. Visu uz šejieni. Es teicu uz šejienu. Uz šejienu. Uz šejieni. Uz šejieni. Vajadzētu notirgot to patronu. SVD magazīnu. Jā, šeit citu vairāk tā nebūs. Labi, notirgosim. Tas neko gan nemaksāja. Vienu AZ. Labi. Tirgojam no. Vēl jāpārkausē zelta kluči. Nē. Nepareizi podziņu nospiedu. Nē, protams, ka nepareizi podziņu nospiedu, es zelta klučus vēl nemaz nepaņēmu. Tā, šito uz turieni. Ja šitais ir pilns, tad droši vien arī uz šejieni. Tā, kur es tagad to visu izmetu? Ojo, haidī. Nu, labi. Tā, kaut kā duma es tagad te uzvedos, bet piedodiet. Nu, un vēl. Šito šeit. Tik nezinu vēl. Tur ir 12. Tad šito arī šeit un šito arī šeit. Jā, šitos visus stāvotām te. Un dodam zēnam, lai viņš pārkausē. Nu, es teicu, dodam zēnam, lai viņš pārkausē. Tā, tagad kādu brītiņu būs ļoti garlaicīgs pasākums. Mans varonis tikai planīsies un locīsies. Tā redziet, šeit stāv velosipēds. Ir tāda viena baigi dīvainā lieta.
Ja ar velosipēdu iebrauc telpā, viss ir labi, tu vari izbraukt arī ārā. Bet ja tu no viņa nokāp nost, tad uzkāpt atpakaļ uz viņa vairs nevar. Pašam ir pāris reizes nācies, tā teikt, aplausties. Tā, nu cik mums? 5 no 12 jau ir. Tā. Ko mums pēc tam vajadzēs? Jā, pēc tam droši vien jāizbrauc līdz seifam, jāsaliek nauda seifā, lai gadījumā negadās kāda nelaime ar to naudu. Un tad jādomā, kur varētu taisīt bāzi, bet pirms taisīt bāzi droši vien tad vajadzētu kaut kādu misiju izpildīt. Šajā sērijā droši vien, ka vairs ne, bet es kaut kur sameklēšu kaut kādus ieročus, droši vien nākamajā sērijā mēģināsim kādu misiju papildīt. Protams, vai nu es atradīšu, vai nu es nopirkšu tādu ieroci, ar kuru man to ir komfortabli darīt. Ir viena snaiperene ar klusinātāju, kas varētu būt ok priekš mana spēles stila, bet viņai šausmīgi neprecīzi, līdz ar to 158 magazīnas jāņem ar patronām līdz, tas maksā lielu naudu, un vai tas galu galā atpelnās, tas arī ir labs jautājums. Tālūk. Bet nu skatīsimies, kas mums te galu galā sanāks. Tā, viss, laikam. Skatāmies, kas mums ir kabatos. Tā. Tagad, es nevaru 9 uzreiz pievienot. Čik. Varu. Nav jāmokās. Un ir. Tā. Ņemam no somas ārā. Nezinu ārā, bet atkraujam šito šeit. Uzklājas standardus. SD. Ēdienu. Ēdienas man palīdzējām ir. Granātu, ko mēs tūlīt notirgosim. Dzērienu, lai ir par rokai. Viss, vairāk neko. Tā, ejam notirgot granātu, skatīsimies, kā mums sakārtosies pēc tam naudas somā. Tā, šeit vajadzētu būt granātai, nopārdodamai. Jā, redz, kur ir, kaut kā 2 zelti, jā? Jā, 2 zelti. Tirgojam nost. Tā, un nopirksim ieroci, kuru es sev gribu. Tā, kurš bija tas snaiperis ar klusinātāju, par kuru es teicu? Šitais. Cik viņš maksā? Pus čemodāni. Tas būtu tā vērts, ja. Ja nebūtu tāda nelaime, kad viņš ir šausmīgi šķīps. Cik šitais maksā 8 zeltus, to mēs nopirksim. Tā ir parastā tūcīņas automāts, bet ar klusinātāju. Tā, paņemsim rociņās. Nu kā, jauki viņai ir pielādējusies. Viņa. Viss. Šobrīd tirgošanās mums ir beigusies. Un došos es uz Šitā ir laba lieta. Došos es uz bāzi. Nu, nosacīti bāzi, bet jā, bāzi. Teiksim tā, došos uz to vietu, kur šobrīd man stāv seifs.
Kaut ko ātri jāpēc tomēr. Ja, tas arī šobrīd viss. Nākamā sērijā dosimies pakarot. Paldies, ka skatījāties. Ja jums ir viedoklis par to, kas šeit notika, droši viņu izsakiet. Labprāt palasīšu. Atā!